Tātad, mums šodien jāveido prezentācija par īriju. Vai jums ir kādas idejas? Jā, mums ir idejas. Patiesībā mums ir prezentācija. Skatīsimies un teicām. Sāksim! Tātad sāksim. Kurš zina, kādā krāsā ir īrijas karogs? Jā, tā krāsas ir zaļa, balta un dzeltena. Un tā himna skan šādi. Ģerbonis ir uz zilfona, un tajā attēlota ir arfa. Īru nacionālā valoda ir gēlu jeb īru valoda. Taču Īrijā ir apmēram 8 reizes vairāk cilvēku, kas runā poliski nekā īru valodā. Īru nacionālā deja ir riverdance jeb riverdance. Tā ir diezgan ātra deja pēc sastāv tikai no dažām soļu kustībām. Un nacionālās īru ēdiens ir īru šoltēms, kas sastāv no kartupeļiem un gaļas. Dikti neinteresanti, vai ne? Turistiem patīk ne tikai nobaudīt īru nacionālās ēdienas, bet arī apmeklēt dažādas interesantas vietas Īrijā. Viena no tām – stāvākā klints Eiropā – Mohēras klints. Iespaidīgi, bet es gribētu aiziet uz kādu grodziņu, kurā klaristi spēlē dzīvā mūzika. Santi, kā te grodziņu prātā? Labāk par klimatu. Tas īriem ir ļoti nepatīkams. Ne tas silts, ne tā augsts, ne tā lietains, ne tā saulains. Tāpēc man patīk Latvijas klimats. Stop. Mums ir jāstāsta par Īrijas klimatu, nevis Latvijas. Tātad, jā, tiešām klimats un daba nav no tiem patīkamākajiem, bet reizi gadā rietumu teritoriju piedzīvo Atlantijas okeāna vētras. Lai pietiks. Tagad laižam vaļā kaut ko interesantāku. Jā, laižam vaļā faktus. Interesants faktus. Vai zini, kāds ir garākais vietas nosaukums Īrijā? Tas ir mutu... Jā, šis te. Kitī. Bet vai jūs zināt, kāda ir īru tautas medicīna? Viņi uzskata, ka pēc paģirām dara ierakšanās upes smitīs tas kaklam. Vai nav smieklīgi? Kas vakar bija par dienu? Valentīna diena. Kādu filmu mēs vakar skatījāmies? Titanic. Izrādās, ka Titanics ir būvēts Īrijā. Laikam neveiksmīgi. Hei, Līz!
bet ķelta rokrupas pogas agrākais nosaukums bija Noskūpsti manu dīvi. Kuš, nevajag nepieklīgi. Mums ir daudz ko stāstīt, bet laika ir par maz. Paldies,